Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs Auto TV izmetīsim loku pa Latviju ar elektrisku lauvu. Ar Peugeot E3008 mēs pirmoreiz iepazināmies pagājušā gada nogalē konkursa Latvijas e-auto fināla testa braucienos. Lai gan šis auto uz tiem ieradās burtiski beidzamajā mirklī. Tas starts šajā pasākumā bija visnotaļ veiksmīgs. 2. vieta savā ieskaitas klasē. Par to, kas šajā auto ir tik īpašs, skatieties turpmākajās minūtēs. Šodien tiekamies ar mūziķi un radiopersonību Ati Zviedri. Viņu iespējams atceraties no kāda muzikāla TV projekta Talantu fabrika vai Izklausies redzēts, bet Atis arī atveidojas titulu lomu atjaunotajā rokoperā Lāčplēsis un spēlē citās muzikālās izrādēs, kā piemēram Sfinksa, Galmas pagalmā un Īkstīte. Šogad ar grupu The Rolltones Atis izdevis albumu Tālāk. Tas ir pirmais latviešu valodā vairāk nekā 10 gadus pēc debijas albuma Road Trip. Un vēl Atis ražo bioloģiski tīrus cidoniju produktus, darbojoties ģimenes uzņēmumā Quincy Latvija. Man ir ļoti svarīgi vienmēr bijis, es pat pēdējā laikā sevi iekšēji dēvēju par tādu kā skatuves emulātoru, jo man patīk uzstāties kā muziķim, to es esmu darījis lielāko daļu savu mūžu, bet man tikpat labi patīk publiskā runa, darbs radio, darbs ar kamerām televīzijā, lai gan televīzijas raidījums kā tāds es esmu maz vadījis, kā izrādās var arī kā aktieris strādāt uz skatuves un tāpat es kā balss aktieris dublēju filmas, multfilms, ierunāju seriāls un visādas citas pārraides. Līdz ar to man patīk tā daudzveidība, ka visu laiku ir interesanti un laikam grūtākais tajā visā ir atrast tam visam laiku. Droši vien viena no īpašībām, ar ko Peugeot piesaista potenciālo pircēju uzmanību, ir dizains. No ārpuses tas ir sportisks, pat nedaudz agresīvs, savukārt salonā var lepoties ar augstvērtīgu apdari un interesantiem risinājumiem. Paskatieties uz šiem krēsliem. Agrāk šādas romveida šūves bija sastopamas tikai ļoti dārgos auto. Stūra, kā jau ierasts Peugeot modeļos, maza un sportiska. Displeji ir vairāk, šis 21 colu izliektais panorāmas displejs, kas apvieno digitālo mēra instrumentu paneli un centrālo ekrānu vienā modulī, kā arī šī nelielā josliņa funkcionālā ar izceļiem. Var sakot, tas mēģina atšķirties no pelēkās masas, un tas šim auto arī izdodas. Tomēr tam, kā izskatās mašīna diezgan liels, svars, viss ir patīkams, tīrs, jauks, bērni te nav bijuši, var redzēt. Kā es minēju, ērta stūra, man ļoti patīk ar šādu stūru, tādu sporta stūrīti, un beņķis ir ērts. Es varu droši teikt, ka mašīna ir mans sabiedrotais draugs un darba rīks un faktiski tāds ļoti daudz noderīgas lietas vienā. Bez savas lomas esmu apgūs pa 80–90% mašīnā. Tur es gan vokālos treniņus, gan runas treniņus, tāpat arī tekstus mācos. Un garie gabali, protams, ir tie galvenie. Un arī garo gabalu laikā rodas dziesmu idejas. Un tad es mēdzu te mašīnā tur bļaustīties un kaut kā dīvaini uzvesties. Un es domāju, ka citreiz cilvēki viņam varētu rasties tāda doma prātā par to, ka šitam čalim nav īsti līdz galam pilns rublis tomēr. Ja runājam par tehniku, atšķirībā no daudziem citiem elektriskajiem brāļiem, Peugeot tā vietā, lai izceltos ar mežonīgu jaudu un dinamiku, ir izvēlējies enerģijas ekonomijas ceļu. Tam ir nedaudz vairāk par 200 dzirkspēkiem, 100 km/h tas spēj sasniegt 8,7 sekundēs, un ar vienu uzlādi tas var veikt 525 km. Vārdu sakot, E3008 ir gan labs variants tiem, kuri vēlas baudīt elektroauto motora zibenīgo atsaucību, kā zināms, maksimālais griezes moments tam ir pieejams jau no nulles, vienlaikus iegūstot labo nobraukuma diapazonu. Ar mani tīri labi runā šis auto. Man ir ērti. Es biju domājis, ka es elektroauto jutīšos nedaudz nedrošāk dēļ tās jaudas, kādu dod elektromotors. Kad tā kā man būs mazāka kontrola pār šo te jaudu, bet īstenībā ļoti forši man patīk, cik sabalansēti es varu piespiest pedāli, kur tā mierīgi piespiež un brauc tādā ģimenes režīmā, teiksim.
Šī auto gaita ir patiešām patīkama. Neskatoties uz 19 solu riteņiem, tas ceļu nelīdzanumiem un grambām slīd pāri gana klusi. Salonā ir arī laba skaņas izolācija, pateicoties dubultajiem logiem. Krēsli ir sportiski un labi jūs notur savā vietā, pat straujākos pagriezienos un pateicoties 189 mm klīrencam. Lai arī šim auto ir priekšējo riteņu piedziņa, droši varēsiet ar to pārvietoties pa grāns ceļiem vai vieglos bezceļos. Protams, lielais bonus ir absolūts klusums mašīnā, kas ir īstenībā riktīgi forši. Protams, ekoloģija, to, ka mēs dabai darām labu, un cik es saprotu, pie mašīnas iegādes arī valsts vēl līdzfinansē kaut ko, tā kā, ir vērts apdomāt varbūt kaut kādā brīdī savu rumaku nomainīt pret elektroauto. Daudz cilvēku uzskata, ka elektroauto ir domāta tikai tiem, kam ir privāta māja un iespēja lādēt šo auto savā sētā, tomēr šim apgalvojumam es atļaušos nepiekrist. Jo īpaši Rīgā jau šodien te pie visiem lielajiem tirdzniecības centriem un arī citviet ir atrodamas ātrās uzlādes stacijas, kurās, kamēr pirksit pārtiku vai ko citu, īsā laika posmā varēsit piepildīt savu auto aķi. Piemēram, E3008 uzlādes sistēma spēja paņemt pretī jaudu līdz pat 160 kW, kas nozīmē, ka no 20 līdz 80% akumulātoru uzlāde aizņem aptuveni 30 minūtes. Pirmais brauciens ar elektroauto, un es esmu īstenībā sajūsmā. Man ļoti patīk šis brauciens, man ļoti patīk šis auto. Es biju priecīgs pavadot ar tevi, mīļais Peugeot, šo laiku kopā. Baigi forši tas, ka ir apsildamā stūra un viss ir tāds īstenībā ērts pārskatāms. Ar šo mašīnu varētu braukt garus gabals noteikti, jo pirmkārt akumulātors atļauj noteikti Rīga, Liepāja un atpakaļ, un vēl pa vidam pat varbūt var kādā tirdzniecības centrā kaut ko nopirkt. Un tikmēr jau uzlādēt var arī. Forši ērts auto un tiešām man bija patīkams pārsteigums par to, kā tas dzinējs atstrādā, un viss ļoti labi. Ko lai beigās vēl piebilstam, varam tikai atgādināt, ka šāda tipa spēkratiem privātpersonām ir pieejams valsts atbalsts, kas padarīs šo pirkumu par 4500 eiro lētāku. Bet Peugeot E3008 bāzes cena ir 42 900 eiro. Paldies, ka šoreiz skatījāties. Tiekamies ar jums Tavs Auto TV citos autostāstos un piedzīvojumos. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.